Žēlsirdīgais samarietis. Sveicināti radio klausītāji, šeit studijā Egita Volīnska, Caritas Latvija biroja un projektu vadītāja, kas arī vada šo raidījumu. Un liels prieks par to, ka es varu būt šeit, uzrunāt radio klausītājus, un priecājos arī par šī raidījuma viesiem, kas mērojas ceļi no Valmieras. Un šajā reizē mēs vēlamies dalīties ar to, kas notiek Valmierā. Bet vēl pirms es iepazīstinu ar raidījuma viesiem, vēlos vēlreiz pievērsties tam, kas ir Caritas Latvija, kas ir Caritas. Un jāsaka tā, ka pirms 13 gadiem tieši Caritas Latvija izveidojās šeit, Latvijā, un tā bija arī baznīcas Latvijā vēlme būt vienotai ar katolisko baznīcu pasaulē un arī ar pāvestu kā baznīcas galvu, kas izveidoja Caritas kā katoļu baznīcas organizētu žēlsirdības darbu veicēju. Un tātad Caritas cenšas atsaukties un rūpēties par cilvēkiem vajadzībās, un tātad katrā valstī ir šāda Caritas, kas ir kā baznīcas diakonija. Un tā pirms 7 gadiem kopā ar arhibīskapu mēs uzsākām tieši šo Caritas kalpotāju apmācības, un tas mērķis bija, lai Caritas sāktos baznīcā. Un tātad tieši pirms 7 gadiem arī izveidojās Valmieras Caritas grupa kā viena no pirmajām, kas atsaucās šim aicinājumam, arī apmeklēja brīvprātīgo apmācības, un tāpēc liels prieks, ka arī šodien valmierieši ir šeit studijā un stāda priekšā tātad Valmieras katoļu draudzes Caritas grupas kalpotāju Ivetu Livzinieci un Elitu Ūdri. Sveicināti! Labdien! Labdien! Tātad 7 gadi, tas ir, manuprāt, tāds skaists pilnības skaitlis. Iveta, tu esi bijusi pie Caritas grupiņas dzimšanas draudzē. Kā tas viss sākās un kāda ir tava vieta tajā visā? Jā, šis laiks ir bijis ļoti skaists un bagāts gan pārbaudījumiem, gan skaistiem veiksmes stāstiem. Un sākām mēs ar to, ka 2 draudzes locekles apmeklēja vienu no Caritas Latviju organizēto pasākumu, un viņām radās tā doma, ka vajag Caritas arī Valmierā un ar mērķi kalpot draudzēji. Un tad es piebiedrojos viņām kā trešā, un sākām mēs gan vairāk ar praktiskiem darbiņiem, bet paralēli arī sākās Caritas lūkšanu grupiņa. Lai mūsu darbus arī pavadītu arī mūsu lūkšanu, un caur to mēs arī stiprinātos. Un sākās ar to, kad mēs mēģinājām apzināt draudzes locekļus, kuriem ir nepieciešama palīdzība, un tīri praktiski nogādājām pārtikas paciņas, apciemojām viņus, un šis kalpojums arī turpinās vēl joprojām sadzirdēt draudzē, kuram vajag palīdzību, un arī sniegt šo palīdzību. Caritas grupiņa, kā lūkšana grupiņa, atkal ir augusi un mainījusies, un tas ir tā kā mans lauciņš vairāk vadīt šo grupiņu un arī, protams, kalpot, apmeklējot slimniekus. Kā ir ar pašiem brīvprātīgajiem, kas iesaistās, tad tie ir draudzes locekļi? Jā, tie ir draudzes locekļi. Un vai teiksim, tas laiks, kuru šie cilvēki atsaucās, ir tāds kāda konkrēta darbība, vai kā jums notiek tas darbs, ko jūs organizējat? Mums darbs notiek ļoti brīvā formā, un paldies Dievam, jāsaka, ka varbūt tā ir svētā gara vadība, un ka mēs arī negribam kaut kādos konkrētos rāmjos to visu organizēt, jo svētais gars pamudina draudzes locekļus ziedot Caritas grupiņai, lai mēs kā Caritas grupiņas brīvprātīgie varam nodot šo ziedojumu vai sniegt palīdzību tiem, kuriem tiešām tas visvairāk ir nepieciešams. Arī mums pateicība Dievam, ka draudzē ir aktīvi cilvēki, kuri paši labprāt veic žēlsirdības darbus,
atvedot kādu uz baznīcu vai arī materiāli palīdzot, un Ziemassvētkos bija ļoti skaists piedzīvojums, kad viena draudzes locekļa nodīja gan cimdus, gan zeķes, ko padalīt draudzes locekļiem. Tas bija tā ļoti sirsnīgi un skaisti. Bet mēs kā Karitas grupiņa, mēģinām sadzirdēt šo vajadzību un attiecīgi arī atrast draudzes locekli, kurš varētu palīdzēt vai kurš jau ir sniedzis materiālo palīdzību tālāk arī nogādāt tiem, kam tas ir nepieciešams. Varbūt tā ir tādas, Valmiera nevarētu teikt, ka ir maza pilsēta, bet tomēr varbūt tā ir tāda pilsētas priekšrocība, kad jūs viens otru labi pazīstat, kad ir veidojās šīs savstarpējās attiecības arī draudzē. Jā, tas ir ļoti sirsnīgi, jo to mēs par lūkšanu grupiņā ļoti labi var gan kalpot, gan arī lūgties vienlaicīgi, un tas ir skaists piemērs, jo mums lūkšanu grupiņā nāk kundzes, kas ir pensijas gados pārsvarā, un kuras mājās arī kādu laiku ir vientuļas un vienas, un nākot kopā uz lūkšanu grupiņu, viņas var piedzīvot skaistu sadraudzību, un arī ar savu lūkšanu kalpot citiem, aizlūdzot gan par slimniekiem, gan par pašu draudzes vajadzībām, gan par draudzes prāvestu, un arī par Karitas Latvijai vajadzībām un Karitas pasaulē vajadzībām, uzticot to visu Dievam, tāda skaista apmaiņa. Un arī kundzes, kas nāk, viņas arī pašas viena otru atbalsta, pajautājot, kā klājas, un arī aiznesot kādu ēdienu viena otrai un slimībā atbalstot. Tas tā ļoti skaista. Varētu teikt, tad grupā ir tādas tā kā divas sadaļas. Tātad ir šī te lūdzēji, kas lūdzās par tiem, kas arī praktiski veic šos darbus. Jā. Ivet, varbūt tiem praktiskajiem darbiem, kas ir tieši tas konkrētājs, ko jūs darat? Praktiski mēs cenšamies nogādāt pārtikas pakas trūcīgajiem un arī palīdzēt ar apģērbu kādreiz, ja nepieciešams. Un vairākus gadus atpakaļ bija ļoti skaistas akcijas, ka skolas bērni iesaistījās Ziemassvētku pasākumos, apmeklējot vecus cilvēkus un dāvinot viņiem pārtikas pakas. Tā bija arī tāda kā gan garīga, gan materiāla atbalsts un stiprinājums un savstarpēja apmaiņa. Kā jūs šos cilvēkus, kuriem nepieciešama palīdzība, kā jūs viņus apzinat, vai par viņiem zina draudzes locekļi, vai kā jūs to organizējat? Lielākoties par viņiem zina draudzes locekļi, bet ir arī bijuši gadījumi, kad kāds uzzvana, ka ir nepieciešama palīdzība arī cilvēkam ārpus draudzes. Kā vienā gadā bija daudz bērnu ģimenīte, kuriem bija ļoti smagi finansiāli apstākļi, un tad viņiem vajadzēja malkai, un tad mēs arī pat ar Karitas Latviju sadarbojoties varējām lūgt gavēņa laikā ziedojumu šai ģimenītei, un tā viņi tika nodrošināti ar malku augstajā ziemā, un viņi bija ļoti priecīgi. Elita, jūs atkal varētu padalīties ar kādu skaistu tādu piemēru, kā notiek arī tāda starpkonfesionāla sadarbība arī šajā palīdzības sniegšanā cilvēkiem. Ko jūs darat tieši ikdienā un arī sadarbībā ar Karitas draudzē? Jā, labdien! Mans tiešais darbs ir kā saistīts, tā kā viens otru dublēs. Strādāju bērnu labdarības virtuvē, un tad mums ir Eiropas produkti, mēs esam uzrakstījuši projektu, un mums tie Eiropas produkti, teiksim, mēs neizlietojam. Mums paliek pāri, tad mēs padalāmies gan Karitas grupas cilvēkiem, gan arī vienkārši draudzē. Padalām, protams, kas kam visvairāk vajag, tie veci cilvēki. Jo daudz bērnu mums ir tā, mēs ēdinām daudz bērnu ģimeņu bērnus. Un daudz bērnu ģimenēm, kā zinām, viņiem pašiem arī tiek ziedotas šī Eiropas pakas, un viņiem it kā pašiem mājā ir, un daudzi atsaka, un tad mēs padaram vienkārši draudzi arī veciem cilvēkiem, kas ļoti labprāt paņem. Taisni vecie cilvēki. Viens otrs pat, kad es dalu jautā meitiņu, cik man jāmaksā. Tā ka viņi ir pieraduši, ka pa brīvu nekas netiek dots veciem cilvēkiem. Un viņi ir ļoti pateicība tā, viņu pateicība tā, labestība ļoti uzrunā.
Tātad jūs minējāt kristīgās žēlsirdības centra Zūpas virtuve. Kas ir šis kristīgais žēlsirdības centrs, kas viņu ir veidojis? Viņu veidoja adventistu draudze pirms 15 gadiem. Viņi bija tie, kas dibināja, un tad tā mūsu virtuve ir tikai bērniem un skaitās veģetārā virtuve. Tā, bet laiks ir gājis un bērni ir augoši, un mēs te domājam, pa cik mums doma ziedo līdzekļus pārtikai, mēs arī domas priekšsēdētājs, kad bija Boģis, viņš arī atļāva kaut ko no gaļas produktiem, bērni ir augoši un kas ir veģetārais. Un tagad mēs tāpat kādi noziedo gaļiņu, zupai, buljonu, kauliņus, paši nopērkam kādas cīsiņus bērniem, jo vajag, viņi ir augoši un skrejoši, viņiem gribās kaut kas arī stiprāks. Ir viena zemnieka saimniecība, kas biespienu katru nedēļu mums noziedo, mēs viņiem uzcepam vai biespienu sacepumu, kas viņiem ļoti garšo, jo to biespienu un katru nedēļu ēst viņiem arī apniks bērniem. Cik daudz ir šādu bērnu? Mums ir kaut kur ap 70 bērniem. Un pat cik viņi pārsvarā ir skolnieki, vairāk ir skolnieki. Ir arī, protams, ģimenē mazi bērni un atnāk pie mums uz pusdienām, kad beidzās stundas, viņiem vēl kādas nodarbības, kāda pulciņa, tad mēs dodam vecākiem, vecāki nāk ar traukiem, un mēs dodam vecākiem uz mājām, lai viņi paši mājās sadala. Teiksim, mazākam bērniņam vajadzēs mazāku to porciju, lielākam lielāku, lai vecāki paši sadala. Mēs arī tā darām, ka dodam uz māju vecākiem pusdienas. Jā, tad 7 gadi, tas nav maz, jā, un man arī uzrunāja šajā gadā pāvesta Franciska gavēņa vēstījums šim gadam, un pāvests izsaka savu sirds vēlmi, lai žēlsirdības dāvana došana kļūtu par mūsu dzīvesveidu. Iveta, vai arī šis karitas kalpojums var kļūt par dzīvesveidu? Jā, var kļūt par dzīvesveidu, un tas ir katra kristieša aicinājums un neatņemama dzīves sastāvdaļa, ja mēs gribam savu ticības dzīvi izdzīvot pilnīgi, un noteikti tas sniedz arī lielu prieku un Dieva mīlestības piepildījumu, tad, kad mēs dalāmies ar to, kas mums ir un tik, cik ir. Visvairāk mani pašu uzrunā slimnieku apmeklēšana pansionātā, ko es cenšos regulāri reizi mēnesī arī izdarīt. Un no sākuma bija daudz cilvēki, pie kuriem es gāju, bet šobrīd palikušas 2 kundzes, bet tas laiks, ko es pavadu ar viņām, tā ir tiešām ļoti svētīgs gan man pašai, un es ceru, ka arī viņām tas ir piepildīts un tāds sagādā to prieku un arī dāvā mieru. Kā šie apmeklējumi tiek organizēti? Kā tu zini, pie kā tur tieši vajag iet? Kādreiz mums bija sociālais darbinieks bija pateicis, kuri ir katoļu cilvēki, kuri vēlētos arī sastapt kādu no ticīgajiem, un tā mēs arī iesākām, un pirmajās gados mēs gājām divatā ar Lienīti, vai arī vēl kāds nāca, un bija ap 10 cilvēkiem, bet diemžēl laiks iet, un arī kungs pasauc mūžībā šos cilvēkus, bet tas, kas šobrīd ir proporcionāli, agrāk bija vairāk cilvēku un viņam katram mazāks laiks tika veltīts, bet šobrīd paliek mazāk cilvēku, bet toties viņiem tā veltīta tiek stunda, un tad var gan parunāties par Dievu, par to, kas notiek pansionātā, arī kādu anekdotu izstāstīt, iepriecināt ar kādu puķīti. Es parasti cenšos aiznest, lai sievietēm ir prieks par to, kas plaukst, jo tā vide jau nemainās viņām daudz apkārt, bet ienest vismaz kaut kādu prieku. Kyrie
Ēterā raidījums Žēlsirdīgais samarietis, un šeit studijā Egita Volīnska, un raidījuma viesi ir no Valmieras katoļu draudzes Karitas grupas Iveta Livziniece un Elita Ūdre. Par šo motivāciju vēlos jums jautāt par to, kas uztur jūso šo vēlmi veikt šo žēlsirdības darbus. Aicinājums būt kristietim un izdzīvot ticību savu pilnīgi, tas ir tas lielākais, jo, liekas, es jau no dzimšanas man bija vēlme palīdzēt otram, jo to bija vecāki man ielikuši, un tas ir aizgājis arī tālāk, ka tā vēlme just līdzi kādam un palīdzēt, tas sagādā prieku gan cilvēkam, gan man pašai, un otra lieta ir iziet no savas komforta zonas, ko kādreiz netik vienkārši ir izdarīt, un arī par šiem kalpošanas gadiem ir bijis dažādi, nevienmēr arī ikdienas trešdienu lūkšanu vakari ir ar prieku, varēja apmeklēt un ar pilnīgu spēku un atdevi, bet kādreiz arī tajā vājumā, kad ejam kopā un lūdzamies, pēc tam nāk tas spēks un arī tas prieks un Dieva stiprinājums arī citās lietās. Un arī šobrīd ir ļoti jauki, ka mums Karitas grupas nodomā katru mēnesi draudzē ir svētā mise, gan aizlūdzot par Karitas grupiņu, gan arī tiem nodomiem, ko cilvēki iemet kastītē. Katrs var šajā kastītē iemest savu nodomu un uzticēt Dievam, un tad reizi mēnesī ir aizlūgums visos šajos nodomos. Un tas gan iepriecina, gan stiprina. Tas ir vienkārši, es domāju, Dieva aicinājums, jo es arī jau no bērnības esmu gājusi baznīcā un augusi laukos, kur cilvēki tiešām viens otram ļoti palīdzēja, vai tie bija kaut kādi lauku darbi, nekad nedarīja ģimene viena pati, visi atnāca viens otram palīga, un tas bija tāds padarīta darba gandarījums vakarā bija visiem, un tagad arī, vienkārši tas ir kaut kur jau cilvēkam iekšā, ka tev ir jādara, ka tev ir jāpalīdz otram, kad redzot to, kad viņam ir grūti, kad viņam vajag, un tu pats saņem ļoti lielu stiprinājumu, ļoti lielu Dieva mieru. Man pašai bija ļoti slims vīrs, man arī bija gan grūti tais trešdienās izrauties, bet ļoti gribējās uz lūkšanu grupiņu, jo tas ļoti stiprināja mani, es aizmirsu pa savām rūpēm, pa savām bēdām. Tas tiešām stiprinājumu deva veselai nedēļai līdz nākošai trešdienai, un ja kādu trešdienu netika, tad tas bija tik likās, tik ilgi to vēl vienu nedēļu gaidīt, tā ka tas kopības sajūta, tā viss kopā, tas ļoti brīnišķīgi, to tikai var izjust tas, kas iet un kas dara, to ir grūti pateikt otram, tas ir katram pašam jāizjūt un jādara. Klausoties jūsu liecību, var redzēt, ka draudze dod lielu atbalstu. Jā, pateicība Dievam tiešām par vienu draudzes locekli, kas atvērts ir un dzimst šie aicinājumi dalīties ar to, kas ir. Viņi uzticās. Jā, arī paši viņi, kā jau es minēju, kādreiz kaut ko organizē un dot ir draudzes locekļi, kas Ziemassvētkos sagādā bērniņiem paciņas un sagādā prieku. Tādējādi. Un reizēm paši uzrunā, pats svešs cilvēks pienāk klāt, uzrunā, tu strādā tur un tur vai ir iespēja palīdzēt kādam. Protams, nevienam neatsakam, ja arī viņš nav bērns. Kāds vecs cilvēks, kas ir iznācis no slimnīcas, viņam nav, kas viņam tās pusdienas siltās uzvara, tad mēs arī atrodam kādu cilvēku, kas viņam var aizvest tās pusdieniņas, lai viņš ir paēdis. Tāpat uz vietas kāds atnāk arī, kam nav kas palīdz ar tām pusdienām, uz vietas iedodam paēst, nevienu nekad neatraidam. Kādreiz ieklīst vienkārši no ielas kāds, kā mēs sakām, bomzīts, arī tas tiek pabarots, nekad neviens netiek, aizsūtīts, nepabarots. Vajadzību apkārt ir daudz, kā jūs spējat izšķirt, kurām atsaukties, un vai jums tiešām pietiek gan materiālo resursu, gan cilvēku resursu, lai atsauktos uz visām vajadzībām? Ar Dieva žēlastību šķiet, ka pagaidām tik, cik mums ir uzticējis, tik mums arī pietiek.
jo cenšamies sadzirdēt to, ko vajag, tad arī pārdomāt, vai cik mēs daudz varam palīdzēt, vai pilnīgi sekt kādus izdevumus ārstēšanās, vai tikai dāvanu karti aptiekā uzdāvināt. Un tad attiecīgi kopīgi apspriežoties ar Lienīti, arī mēs izlēmjam, kā lietderīgāk ar izmantot tos līdzekļus, kas mums ir. Varbūt grūtāk ir ar to cilvēcisko resursu, jo paralēli strādāt, algotu darbu un arī kalpot ar visu atdevi, tas prasa diezgan lielu slodzi, bet ar Dieva žēlastību var iet uz priekšu un darīt tik, cik var. Tātad, ja kāds klausās no Valmieras draudzes un kuram ir sirdī tīri praktiski iesaistīties, viņš to var darīt, jūs būsiet pateicīgi tie, kas veic šo kalpojumu praktiski, kas dodās pie cilvēkiem, tātad tas cilvēku resurss ir nepieciešams. Jā, jo ideju jau ir daudz un nevienmēr var visu īstenot, jo droši man šķiet, ka būtu ļoti skaisti, ka draudzes locekļi, kas dzīvo mājās un netiek uz baznīcu, satiktu kādu citu draudzes locekli, kurš nāk uz baznīcu un varētu aprunāties viens ar otru un pavadīt kādu laiku. Cik liela ir prāvesta loma visā šajā kalpojumā, kāda jums ir sadarbība? Ar prāvestu mums ir ļoti laba sadarbība, un viņš cenšas atbalstīt tik, cik viņš var ar saviem resursiem, gan garīgi, gan arī savādāk, arī tā kā pateicība Dievam arī par šo laiku, ko viņš velta mums un arī atbalsta. Un vēl arī vēlos zināt, vai jūs kā draudzes Karitas grupa arī piedzīvojat vienotību ar Karitas Latvijā un arī plašāk ar Karitas pasaulē? Mēs cenšamies sekot Karitas Latvijā un Karitas pasaulē notikumiem, un tā dziļākā vienotība droši vien būs caur lūgšanu, uzticot Dievam visu, kas notiek Karitas Latvijā. Vairāk, kā pasauli varbūt mazāk atceramies tā globālāk par mieru lūdzamies, bet trūkumu cietējam, jā, bet Karitas Latvija ir mūsu sirdī un mēs cenšamies aizlūgt katru trešdienu arī par tiem projektiņiem, kas ir Karitas Latvija. Elitai pirms manuprāt, pirms 2 gadiem bija iespēja tieši sajust tīri arī dzīvē šo te vienotību, esot Lurdā starp daudziem Karitas kalpotājiem no citām Eiropas valstīm. Kā jūs to atceraties? Tas bija kaut kas brīnišķīgs. Tas vispār nav izstāstāms. Tas bija kaut kas satikt šito cilvēku labestību, šito Dieva klātbūtni, šito vienotību, kad mēs visi esam no dažādām valstīm, dažādas tautības, bet to jau tur nejuta. Mēs visi bijām vienoti. Man ļoti, ļoti patīk. Tas bija kaut kas ļoti brīnišķīgs tiešām. Tā bija Dieva dāvana. Paldies par jūsu liecību, par jūsu kalpojumu, un lai Dieva svētība jūs vada arī turpmāk, bet raidījuma noslēgumā vēlos radioklausītājus informēt un aicināt uz pasākumu, kuru organizējam 10. martā. Tātad šis pasākums ir ar nosaukumu Karitas mātes baznīcas rokas, un uz šo pasākumu tiek aicināti visi, kas baznīcā kalpo žēlsirdības jomā, gan Marijas leģiona māsas un brāļi, gan arī Karitas kalpotāji, gan arī cilvēki, kas dodās pie onkoloģijas pacientiem, gan tie, kas kalpo cietumos, cietuma kapelāna dienesta pāraudzībā, gan arī Betlemes žēlsirdības mājā, un tiešām tas ir pasākums domāts kā tāds gavēņa laikā, lūkšanas, izlīkšanas un sadraudzības laiks. Tātad tur ir paredzēta 10:00 Rīgas Svētā Franciska baznīcā kopā ar Rīgas metropolītu arhibīskapu Zbigņevu Stankēviču. Tātad 10:00 būs adorācija un grēksūdzes iespēja, un 11:00 svētā mise Franciska baznīcā. Savukārt vēlāk jau 12:00 pēc svētās mises Rīgas garīgajā seminārā visi aicināti būs uz sadraudzību, uz agapi, un sākot no 1:00 būs dažādas liecības, uzrunas par žēlsirdības kalpojumu baznīcā, būs arī arhibīskapa uzruna, un šajā pasākumā mēs esam arī aicinājuši
brāļus un māsas no luteriskās baznīcas un vēlamies dzirdēt viņu pieredzi, kā luteriskajā baznīcā tiek organizēts diakonijas darbs. Un tā kā tiešām esat aicināti visi uz šo pasākumu, un tiem, kuriem ir interese, priecāsimies arī, ka iepriekš arī paziņosiet par savu dalību līdz 5. martam, sazinoties ar Caritas Latvijā darbiniekiem. Vēl par šo pasākumu ceru, kad arī informēs Radio Marija, un lai Dieva svētība tiešām ir par visiem kalpotājiem, un lai Dievs dāvā mums vienotību visā šajā kalpojumā un ved mūs tālāk pa saviem ceļiem. Paldies, radio klausītāji, un uz sadzirdēšanos jau nākam mēnesi. Visu labu! Žēlsirdīgais samarietis.